Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Esiet sveicināti, darbie Latvijas radio pirmā kanāla klausītāji. Raidījums Ķepa uz sirds jūsu radioaparātos un viedierīcēs. Mani sauc Magnus Eriņš. Mani sauc Inese Kreitsberga. Labdien, labvakar visiem! Dzīves ritms paliek ar vien straujāks, laiks visam paliek aizvien mazāk. Un ko darīt, ja ļoti patīk dzīvnieki, bet varam tiem veltīt maz laika? Vai maz vispār ir tāds mīlulis, kas neprasa lielu kopšanu un daudz laika komunikācijai un apmācībai? Šodien runāsim par to, vai čūska, precīzāk pitons, var būt mājas mīlulis aizņemtam cilvēkam. Kas jāzina un cik tas maksā, un vai tiešām man to visu vajag? Šo visu skaidrosim ar mūsu šīs dienas studijas ekspertu, 32 čūsku saimnieku Raiti Rūtenbergu. Esiet sveicināts, Raiti! Sveicināti! Ķepa uz sirds. Jautā ekspertam. Kā ir ar čūskām? Lieliski. Forši, ja? Patīk. Raiti, tu esi tāds īstenis čūsku mīlis, jeb kā pats saka, čūskomāns jau daudzu gadu garumā. Tu zini situāciju šobrīd tirgu un saproti par cilvēku attieksmi, vai interesi par čūsku kā mīluli pieaug vai samazinās? Jā, situācija tirgu tā kā no vienas puses iet uz labo pusi, jo cilvēki ir, teiksim, tā daudz vairāk ir informācijas par šiem dzīvniekiem. Agrāk bija klasiski stereotipi, kad, kā jau teicu, ka čūska ir slikti, bail un ai vai, un visas ir tādas fuj un vēl neskas. Bet tagad ir tā, ka ir internets, ir YouTube, vispārējās lietas. Attiecīgi cilvēki interesējās, redz, ka citiem ir, kad ir ok, ka nav jābaidās, kad ir mīļas, ir foršas, var, kā saka, turēt, nav liekas panikas, liekas klapatas salīdzinoši, kā tas, piemēram, ir ar sunīti un kaķīti. Plus šī informācija, mēs cenšamies kaut kā, teiksim, mēs ar savu kaut kādu piemēru cilvēkiem rādīt, ka tas ir labi un pozitīvi, un ka nav jābaidās ne no kā, un interese ir ļoti liela tieši tajā visā. Un arī tirgu pa lielām tagad jau arī Latvijā var iegādāties pitonus. Man pašam pagājušajā gadā bija izšķīlās arī tieši paši audzēti mazuļi, kur atrada veiksmīgi mājas šeit Latvijā, mums uz vietas. Igaunijā tas ļoti izplatīts ir šis tieši tās audzēšana un vispār. Un tad tā mēs tā dalāmies, kam varam palīdzam, pastāstam, kas ir kas. Tas cenas ir dažādas. Līdz 100 latiem kaut kādām tur vienkāršākām čūskām, kam dokumentus nevajag. Par cenām mazliet vēlāk, bet, piemēram, cilvēkam interesē konkrēti šķirnes suns. Viņš zina, ka viņš var aiziet, piemēram, uz suņu izstādi, pataustīt, painteresēties. Kur cilvēks iegūst informāciju par čūskām? Vai tad ir kaut kādi pitonu klubi vai čūsku semināri, kur viņš var piestaigāt? Ja tomēr tas YouTube vai internetā kaut kādas vietas ir, kur atrast? Vairāk vai mazāk šitie ir kaut kas līdzīgs tāpat kā arī ar suņiem. Suņiem, protams, ir klubi, kur sanāk viss kopā un tā. Tad, teiksim, kā es parasti saku, kas meklē, tas atrod, kam interesē. Ja tiešām tu esi nopietni nobriedis tur un pat izvēlējies, tas ir primārais manā skatā, saprast, ko tu tieši gribi un kas tev interesē. Tad ļoti daudz ir šīs grupas, tāpat kā ir kaķu grupas, papagaļu grupas, suņu grupas. Tāpat ir arī eksotisko dzīvnieku grupas, un attiecīgi ir arī tieši konkrēti dzīvnieku grupas, un tieši ir daudz ir pasaulē, Eiropā, kas pa Eiropu, ir mums šeit pat Latvijā. Tāpat kā šie suņu audzētāji, tāpat arī var ieiet grupā, pajautāt, kas tur būs gudrāks, vecāks vai ilgāk kaut kā zinošāks. Jā, bet es gribēju precizēt, piemēram, suņu kaķu pasaulē ir tādi starptautiski atzīti, certificēti eksperti, kur tu zini, tas būs kvalitatīvs, vai pitoni, vai cita čūska arī klasificējas pēc konkrēta standarta. Kas tas ir apzīmējums, teiksim? Kaķiem ir pasaules kaķu organizācija, vai kas ir pitonam čūskām? Kā organizācija tāda, es neteikšu, vairāk šeit ir tas pats, kas kā suņiem, kaķiem ir konkrēts audzētājs ar labu reputāciju, kurš ir gadiem, kā saka, tos mīluļus kopis.
veselīgi barojas attiecīgi, nevis tā kā nopērkot kā veikalā. Tu nezini šī te mīluļa ne īsti izcelsmi, ne kā viņam tur ir, vai viņš ir veselīgs bijis, no kurienes viņš ir nācis. Tāpat ir arī ar čūskām, kad ir konkrēti, teiksim, tajā valstī, teiksim, Igaunijā ir tur meitene, kas par to vairāk zina, visa zina, tad, teiksim, ja tā savā starpā kontaktējās, tad es, piemēram, skatos uzreiz audzētāju par labām atsauksmēm, kas ir primāri. Manā skatā, protams, ir dažādi. Cits arī grib ātrāk un nezina, kā to pareizāk darīt. Ieraugi internetā, nepainteresējās, no kurienes nācis, kas ar dzīvnieku. Varbūt kāds ir arī citiem, visādi krāpnieki gadās. Jā, tur dzīvniekam ir slims vai kā. Ja vizuāli pirmo reizi tu nezini, kas jāskatās, tad arī var ziepes sanākt ar visu šo pasākumu. Tāpēc mans tas skats ir tāds, ka ja kādam tas tiešām interesē, ir atrodami konkrēti cilvēki. Rakstīt mēs mākam, visi komentārus un vēl visu kaut ko. Un es domāju, ka es nekad neesmu liedzis kaut kādas tādas padomas, ir sevišķi taisni pēdējā laikā, burtiski pēdējā 2 mēnešu, kādas 3 meitenes taisni ir tā, rakstījušas, kad jā, ir nopirkts, bet nedalīts galam ir izstāstīts, ne tas, ne šis. Varbūt manā skatā kaut kādas liekas informācijas, es esmu teicis, ka varbūt tā nevajag. Jā, tad mēs kaut kā tā izpalīdzam viens otram, kurš tā kā zina, kā saka, kā brālība. Tā kaut kā. Ķepa uz sirds noskaidro. Kā tev šķiet, kāpēc cilvēkiem ir bail no čūskām? Varbūt baiļu dēļ tā sajūta, ka var iekost, vai ne? Vai arī tomēr tas uzskats, ka tā ir gluma un augsta tā čūska. Bet tā taču jau arī līdz galam nav taisnība, ne? Es domāju, ka primārais tā iekošana ir. Man tā liekas, jo es saku arī pie tā visu. Man pašam atstēs noraustās roka, ka viņi tur kādā ātrāk kustību uztais automātiski vienkārši. Es zinu, ka tur neko man tur tāda sīkāk ir bēbi, viņi tur neko pat tādai nevar izkrabināt cauri. Bet vienalga viņš uztais to kaut kādu, viņš pats sabīstās. Un otrais ir šis te klasiskos sieviešu kārtas pārstāvjiem taisni. Šis te gluma, mitra. Un viss. Un tā kā paņem pačām, ka tur nav nekas glums, ka es parasti saku, tavs skaists, dārgs ādas maciņš, silts un patīkams. Tā arī ir. Tad, jā, tiešām forši. Un cits par citu ir samtaināks. Man pat vienam vārds ir samtiņš. Un dēļ tā, ka viņš ir tik samtains, ka tu par rokām viņš tiešām patīkams. Jā, un pārējie tādi paši ir. Protams, viņi var ielīst tur kaut kādā bļodā, tur, kur augstāks ūdens, man viņi būs vēsāk. Jā. Bet tā jau visur terārijos ir iekšā sildītāji speciāli. Un kā viņi var būt augsti, jā. Tā kaut kā. Guļ uz radiatoru visu laiku cilvēks. Tu esi mans draugs, ķepa uz sirds. Labi, bet kas ir jāapzinās, ja cilvēks grib pirkt pitonu? Cik tas maksā? Un vai pitoni arī ir ar ciltsrakstiem? Un vai vispār jāreģistrē, ja man ir pitons mājās? Čipu jau laikam neliks iekšā, ne? Astē. Par čipiem runājot, arī tas ir aktuāli, bet Ne konkrēti, kas no praktiskās puses? No praktiskās puses ir tā, ka sākotnēji tev ir jāsaprot, ko tu gribi pirkt, ko tieši kādu sugu. Ja tu esi manā skatā iesācējis, tad es jau visiem to kladzināju vienmēr, ka tas ir karaliskais pitons, kas ir vismierīgākais. Viņš arī ir vismazākais, viņš ir vismierīgākais, adekvātākais. Kaut gan es esmu redzējis vienu traku. Tādu es nezinu, kas viņam galvā tur. Bet viņiem tāpatās ir kā citiem dzīvniekiem arī jāstāsta, vai psihe normāli un tā. Viss tas pats, kas pārējiem. Un startā, protams, ja tu saproti, ko tu vēlies, ir jābūt šim terārijam. Ir tāda minimāla izmēra, ko dabas aizsardzības pārvalde akceptē un kas ir normāli arī dzīvniekam. Un tā, lai tas, kā saka, viņš uztos ērti, izaugt un viss būtu kārtībā. Tas viss ir no rocības atkarīgs. Kā katram ar finansēm. Vidēji, cik maksā pitons un cik vidēji maksā viņam, teiksim, to apartamentu izveidošanu? Tām pitoniem cenas ir tā, čūskām, teiksim, lielākoties. Viss ir atkarīgs no šīm morfām, vai viņš tur ir dabīgs krāsas, jo spilgtāks, jo vizuāli pievilcīgāks, tāds krāsaināks, jo dārgāks. Varbūt tur no 120 eiro uz augšu, 200, vidēji 300 kaut kādi, plus mīnus. Ja jau tu gribi krāsaināku, kurš jau ir tur samiksēts ar kaut ko, kādiem citiem vecākiem, izveidots tur tāds, ne tā kā dabā, krāsas košāks, tas arī jau tur ir 500, 5000, cita aiziet tur 2000 ir, kas ir, kā saka, tāpat kā ar mašīnām.
jo spožāks Mercedes, jo vairāk maksā. Tas ir vērtīgākā čūska, vai tas ir krāsa vai retums, piemēram, kādā konkrētā kontinentā viņi ir reti sastopami. Kas nosaka vērtību čūsku pasaulē? Čūska pasaulē ir kaut kādas sugas, kas kolekcionāriem varbūt vairāk skaitās tāda nopietnāk, kā saka, bet vairāk vai mazāk manā skatā tas, kas katram, man ir tā, ka ja man patīk, ko es gribu, tur tā cena jau ir fonā, viņi tur ir, bet es vienkārši, tas pats kā veikalā ieeja kaut kādas preces pirkt, ja tev patīk tas, tad viņi tur nopirks. Un tas pats ir arī čūskām, šī te vērtība. Viņām, saku, krāsa, šis te viss tas spilgtums. Jo spilgtāks, jo, protams, ir sugas, kam ir zināma cena, kuras zemāk par to cenu nevienu nedabūs. Viņas tā kā kotējās tādu, arvot nopietnāk cilvēku pasauli. Cik ir dārgākā, kādu esi dzirdējis? Vērtīgākā? 10 000, 100 000. Es kaut kur redzēju, pa 10, bija pa 50 kaut kas tāds, bet tas jau tur kaut kādi šie, kas ir tāds, viņi tur briljanti krāsās, visi tādi pitoni. Es zinu, ka tie video iet visās sociālapās, jā, un tā, bet vidēji kaut kur no pāris 100 līdz 1000 tādu, Tas, ko mēs arī šeit minam, ka pitons jāreģistrē dabas pārvaldē. Jā, viņi pitoni visi ir citas aizsargājumā sarakstā iekšā, tās aizsargājumi dzīvnieki, attiecīgi pirms iegādāšanās ir jāsaprot, vai audzētājs ir legāls. Jā, jo varbūt tā, ka viņš mazums kādā melnā sarakstā kaut kāds, kas ir no dabas ķēres, un viņš dabas pārvaldē aizies, un tev viņu vienkārši atņems. Neatņems, konfiscēs vai kā, es nezinu, kā tur tas procedūra notiek. Bet tev pašam pieredze ar to nav bijusi tādā gadījumā? Nē, man ir diezgan pozitīva pieredze dabas pārvaldes. Daļai cilvēkiem, kas pie maniem ir jautājuši un konsultējušies, es esmu tā kā priekš sevīm izstrādājis tādu, schēmu, kad liela daļa, manā skatā izdara kļūdu, vispirms aizskrien paķer čūsku, paķer to papīru, atved šeit, nepārbauda to audzētāju, nepārbauda papīru, atved un tad bļauj pārvalde tāda, pārvalde nereģistrē, viss tas. Es tā daru otrādi. Es vispirms pajautāju cilvēkam dokumentu, es aizsūtu ar e-pastu uz pārvaldi, ar jautājumu, vai dokuments ir labs, vai tas cilvēks ir, viņš nav nekādos tur sliktos sarakstos, no viņa var iegādāties. Visu. Pārvalde sazinās, cik es zinu, ar tās valsts arī dabas aizsardzības pārvaldēm. Polijā tas ilgi valkās, tur tāda birokrātija baigā. Bet, sazinās, tur dod atbildi, ka dokuments atbilst viņu valsts tām standartiem vai normām. Un viss, un mūsējai pārliecināšanās, ka tas ir legāls, viss ir kārtībā. Un, es tā daru, es pirms paprasu dokumentu, iedodu. Un tad, ja tas cilvēks jau vienreiz no viņa ir ņemts, viņš kā audzētājs ir mūsu pārvaldē iekšā labā sarakstā, viņi zina, un tad no viņa jau vairs nākamreiz neprasa, viņi zina, ka viņš ir viss kārtībā. Es tā ieteiktu darīt, tas ir mans tāds, kā es to daru. Atgādinām, ka pie mums studijā šodien ir 32 čūsku saimnieks Raitis Rūtenbergs, un mēs runājam par to, kas jāzina, ja gribam turēt pitonu. Šo radio pārraidi, protams, varēsiet dzirdēt arī podkāstu formā populārākajās straumēšanas vietnēs, kā arī mājaslapā www.ķepa.uz-sirds.lv arhīvu sadaļā. Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu? Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem? Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu paša dzīvi? Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem. Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu. Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepa.uz-sirds.lv. Raiti, kāds tavuprāt ir ideālais pitona saimnieks? Kādam jābūt, ar kādu dzīvesveidu, lai abi pats un čūska būtu laimīgi, jo tas tomēr ir ļoti svarīgi? Šis gan ir interesants jautājums. Man jau liekas, ka dažreiz, cik es kontaktējos ar cilvēkiem, nav īsti tāds nosakāms tips konkrēti. Jo dažreiz mums tādi cilvēki liekas, ka viņš galīgi no čūskām vai bailīgs. Tā kaut kā, man negaidīt ir bijis paziņu uzraksti, jā, un es tur gribu un tā. Es zinu, ka viņam visādi citas domāšana, cita darīšana, jā, un kā viņš tā izdomāja, katram savs kaut kā, kad nonāk pie tā, vai citam dažiem ir populāri, kad ierauga, kad ir, jā, kad arī vajag. Tas tāds, tā. Nevis kā ir, bet kā tev, ko tu esi novērojis, kādam cilvēkam tomēr varētu būt šī čūska? Kāds ir viņa dzīvesveids un materiālais stāvoklis? Manā skatā vairāk vai mazāk jābūt pieaugušam. Tā, lai saprastu vispār, kas ir čūska. Es zinu, ka ir daudz ņemuši, lai arī bērniem būtu, bet tas ir tāds vecāku uzraudzībā. Tas arī ir tāds, manā skatā, neslikta kombinācija, kad vecāks praktiski ņem uzraudzību.
Dzīvnieks neprasa daudz tādas, kā saka, šīs te, kā ieguldījums. Vienīgais lielais ieguldījums ir terārijas sākumā, šīs te visas aprīkojums. Tas ir tas primāri dārgākais. Tu nopērci uzreiz to lielumu, kādu vajag. Sildītājs tos termostātus, tad pa lielam tev vairāk izņemot kā peles, pirkt neko citu nevajag. Paga, bet tas terārijas kādam ir jātīra. Tas taču ir arī konkrēts darbs, kas ir jāveic katru nedēļu vai katru dienu. Nē, tas nav kā sunīts kaķītis kastītē visu laiku. Nē, čūska dara to salīdzinoši reti. Tur nedēļā vienreiz viņš kaut ko atstāja. Pārsteigumu. Es parasti savācu uzreiz, to vietu savācu un viss. Ķerpa uz sirds, diskutē. Raiti, iedomājies, tu atver vaļā durvis, ieej iekšā telpā, kur atrodas tavas čūskas, un 2 terāriji ir pēkšņi tukši. Ko tu dari? Kā tu rīkojies tādā brīdī? Nav bišķīt panika vai kā tam līdzīgi? Jā, tieši man bērni. Loģiski panika viennozīmīgi. Ne tik daudz par kaimiņiem, vairāk par to, kur ir mani bēbi. Tas tā. Vai tev tā ir gadījies, vai tev kādreiz tā ir bijis? Ir bijis tāda, neteiksim tā, kad globāls pamukšanas, bet kamēr es aizēju virtuvi lietu ūdeni, kāds jau ir mēģinājis tā kā uz maliņu jau izžonglēt. Bet es pa lielam pirms tā visu pasākumu, es esmu mājā aizbāzis, visu ciet, visu, ko var aizbāzt. Viss caurums spraugas. Maksimums, ja kāds kaut kur ar izmūku, viņi man pietiekoši diezgan lieli un tādi masīvi, viņi zem gultas īsti apakšā palīdz nevar. Sekcija ir tur tā, stūrītī kādā viss. Bet zinu, tās laikam nav nostāsts tur mājā, kur es dzīvoju. Sanākais man ir pirmā kāpņa telpa. 4. vai kurā es zinu, kad ir pensionāris ar makrofleks aizpotuši sev ciet ventilācijas trubas. Tavas kaimiņienes? Jā, kaimiņienes, jā. Man šito izstāstījis, domāju. Tas ir tas sastāstos daizēmas kaut kāds, ka tur no podiem lien ārā. Jā. Tu esi populārs apkārtnē. Nē, kaimiņi jau smējās, dzīvokļu cenas ir kritušās manā mājā. Bet nopietni, kas ir trakākais, ko tu par sevi esi dzirdējis? To, ka tevi uzskata par traku, noteikti tas ir. Viss kaut ko ārprātīgi. Cilvēki jau ir dažādi, ir jau komentētāji visādi šitie anonīmi un ko tik nē, un kaut ko vajag ierakstīt. Man tā, acīs baigi nē, acīs nē. Aiz muguras, kas tas jau ir aiz muguras, ja lai runā. Bet tevi viņi atpazīst un kā? Es domāju, ka ar laiku viņi jau čūskas jau daudz visādas vibrācijas jūt un izmanto, un es zinu, ka es biju aizbraucis projām nedēļu pusotru, man brālis tur atnāca, ik pa dienai atnāca pieskatīt, kas tur ir, vai ūdeni nevajag kādam ieliet ko. Tā viņš arī teica, ka viņš saka, es ieeju un viņš pilnīgi tam pūriem skatās, kas tas tāds ir. Pirms tam tur tāds, es neesmu maz auguma cilvēks, tur viens zīlons dipina, tad viens klusiņām lavās. Un viņš pilnīgi redzēt, ka viņi to visu tāds kaut kāds svešais te atnācis. Ja? Mēs tā pie sevi vēl nosmējāmies, ka, es kaita pus mājrība. Ja? Tur, kaut kas tajā ir, kā jau tautā saka, kad baigi neatšķir, bet es domāju, ka atšķir gan. Jo katram ir savu individuālu smarža. Un tad, ja jau čūska atšķir grauzēju, kas ir jāēd, viņu smaržu, tad es domāju, ka loģiski arī kaut kādu manu vai apmeklētāju smaržu, jo te pašā laikā. Paga, tas nozīmē, ka tu varbūt viņu apjēdz, ka tu par lielu esi, lai apēst. Nevar tā? Man nav īsti tādu vēl izauguši tik lielu. Jau vajag anakondu. Ir jau anakonda. Tev ir arī anakonda? Protams, jā. Parunāsim arī par čūskām, kas tev ir patiesībā. Mēs runājām 32 čūskas. Kas tad ir šo 32 čūsku sarakstā? Man ir pa lielam tā, kā jau es smējos, ir tas pasaules top 3-nieks ar čūskām. Pirmās 3, visi tie man mājās ir. Tas ir tīklainais pitons, kas ir numur 1 pasaulē. Otro vietu dala tīģeru pitons ar anakondu. Jo tautā ir nepareizs uzskats nedaudz, ka anakonda ir lielākā. Viņa leģenda visās filmās, visur ir anakonda. Jo arī teiksim lielu paldies Nikijai Mināžai. Jā, un rupi runājot, ir tā, ka anakonda ir resna. Viņa resnumā ir lielākā. Viņa tāds kā es saku, smējās tankas čūska pasaulē. Es reiz redzēju video, kur tāda anakonda bija notiesājusi savā dabiskajā vietā, kur tā atrodas, vai ne? Safārī, ja es pareizi atceros, milzīgu antilopi. Un tā anakonda bija izbeigusi savu dzīvību, jo tas medījums bija par lielu. Un tad to taisīja vaļā un ņēma ārā un izskatījās neticami. Raiti, tu jau raidījumu gaitā arī esi savas čūskas par bērniņiem, par bēbīšiem nosaucis. Pastāsti, kā tu
izrādi mīlestību saviem mājdzīvniekiem, vai runājies, ko tu viņiem saki, kādā balsī slavē vai kā citādā? Es jau smējos, man tur tie video Facebookā, kurus tur liek visi. Es praktiski ar visiem runājos. Man tas ir, es nezinu, kā savādāk. Ziti tur kaķītis, savas mincītes. Man ir katram plus mīnus. Ir kas, kam tie vārdi nelīb. Es atceros, samtiņš izskanēja. Vai ir vēl kāds? Ir, protams, ir rā, ir rū, tad ir lielā, kas ir, viņai raksturiņš ir go, attiecīgi viņa ir bestija. Bestija ir tāda rītīgi, kā saka, visā pilī nav tik enerģiskas dāmas nevienas. Attiecīgi, katram ir kaut kāds tāds, pēc viņa kaut kādām izdarībām, uzvedībām ir iedots, teiksim, tur es saku, ir misters kautrīgais, viņš ir tik vien kautrīgs, viņš pat kā tev gribētu ieķert, bet viņš kautrējās. Katram ir savs raksturs, pilnīgi kā cilvēkam. Viņam saka, neapvaldi sevi, esi drosmīgs, tu viņu var, tu ar to čūsku to runāju. Jā, mēs dažkārt ar saviem suņiem vai kaķiem runājām, tādām, tā kā ar bebīšiem tādās balstiņās maigākās verčūskām arī tur runā maigākā balsī, ja jau viņi bērni tā, vai viņi tā kā nopietni čomi? Dažādi, pēc garstāvokļa, pēc uzvedības, atkarīgs no situācijas, vai ir savārījis ziepes kāds kaut kur. Kāda ziepes var savārīt pitons? Tas tāds tiem, kas vairāk čūskām ņemās, tie zina, kad tiklīdz tu nomaini, teiksim, šo te trauku ar ūdeni, tad es nezinu, kas viņiem ir pa fetišu, bet viņiem tas patīk, un lielākā daļa to zina. Viņiem obligāti jāpakā tai traukā ir. Un tad tikko es visus tos bļodus iztīrīs, visu, un tad vienkārši ir no rīta pasties. Es sākumā domāju, ka man tur viens tāds iemeties ir viņš man ņem un laiks tā dara. Speciāli, bet izrādās, nē, kad laika gaitā sapratu, ka tas ir visiem tā, lielākai daļai. Bet tad ir tā, ka es otrā dienā uzreiz nomainu, un tad jau viņam īsti vairs nav tur iekšā vairs tā produkta. Visur kopā. Ķepus sirds. Īstenībā īsi un skaidri jāpasaka cilvēkiem, ar ko viņam jārēķinās, ar ko būs jābaro pitons. Un varbūt to uzzinot, ļoti daudz atsakās no šīs vēlmes. Ir es arī saskāries arī tieši ar šo, bet meitene iemācījās. Viņa arī tieši pat lielākā tā sāpe bija par šīm saldētām pelītēm, kad atsaldēja visu. Man ir tā, ka man ir pašam tur savu grauzēju audzētavu, es esmu dažreiz saldēts, dažreiz dzīvām. Ir man tādi, kas vienkārši tikai dzīves ēd, viņš nepakam. Un tāpēc arī, ja tev viss ir legāli reģistrēts, tad drīkst viņus ar dzīvām barot, ja tev ir viss dabas pārvaldē sakārtos, tas ir tāds, Bet šī tieši tā, cāļi, kā reiz rītā braukšu pakaļ, 300 gabaliem vedīšu. Mums tur ir vesela, kā saka, rīt būs cāļa bāle man mājās. Jā, bet daudzi dod dzīvas vistas, piemēram. Jā. Tas ir, kā es to stāstu tā, tas ir mans tāds iztulkojums šiem visam markam. Man citreiz tur krīt virsū kādu video, es ielicis, kad, tur dzīves, kā tā. Es saku, saldēts ir saldēts, tie ir citu vitamīni. Daudz kas ir zudis. Tu jau vari katru dienu roltonu neēd. Tu gribi kaut kādu svaigu zupiņu pamainīt. Tāpēc arī čūskām ir tā, ka klasiski, kas daudz neinteresējās par tiem dzīvniekiem, dodas laiktās savus tikai pels. Es, pamainu to cāļus, to kādu žurku iedodu. Tur ir arī cits apjoms, citi šie vitamīni, viss tas iekšā. Un tas tā kā būtu normāli jādara, lai arī tam dzīvniekam ir kaut kā savādāk, jo liela daļa pitonu, ko es esmu atvedis, man viņiem pilnīgi tas cēls no nulles ir jāiemāc. Viņš skatās, viņam instinkts iekšā saka, ka ir jāēd, bet viņš nekā pelē, viņš uzreiz metās virsū. Cālim viņš lienrīņķī grozās, kastas tāds ir, tā kā gribētu, tad viņi trinās tur ar degunu, kamēr saprot, ka tas ir ēdams. Tas tāds, kad cilvēks ir pieredzinājis tā, visu laiku dod vienu to pašu, viņam ir lielākā daļa, visi ir dzimuši mājās, un nebrīvs pitons uzreiz zināt, kas jādara. Bet kā tu zini, kad pitons ir izsalcis? Tas ir vidēji, var barot, protams, ļoti bieži. Es necenšos pārbarot, jo viņiem ir daļai arī pitoniem un arī žņaudzēju čuskām ir arī līdzīgi kā cilvēkiem var visādi, kā saka, tauku kunkuļi mesties, ja tu pārbaro, un es cenšos ne tik bieži to darīt, lai tas būtu tā kā vairāk veselīgi, jo dabā jau viņš arī nenoķer katras 8 dienas, ja man ir bijis tā, ka man raksta cilvēki, Sorait, mums vajag fiksi peles, glābi, tev droši ir kaut kas saliks, un rītā 8. diena, es saku, Un kas saka, dabā arī viņš pastās pulkstenī tā, 8 man rīt būs pele, tad es noķeršu kaut kur peli, jā. Ne tā, ka viņš var mēnesi līst, un kas viņam sanāks, ko viņš dabūs, to viņš dabūs. Tāpēc, protams, ir labi, kad ir šī kaut kāda konkrētais ritms, ka viņš zina aptuveni šos kaut kādas, tās 10 dienas plus mīnus. Kaut kā tā.
Bet kas tomēr ir galvenā emocija, ko tu iegūsti no čūskām? Mēs, piemēram, esam jautājuši cilvēkiem, kam patīk zirgi, suņi, kaķi, un tad viņi min šo beznosacījumu mīlestību, to, ka tas dzīvnieks vienmēr priecīgs redzēt, to, ka daudz ko var uzticēt tam dzīvniekam. Viņi nevar izstāstīt arī, kāpēc viņi mīl, un tas jau arī tā ir. Kas ir tā varbūt emocija, vai ar ko dzīve ar čūskām ir labāka, nevis tev būtu dzīve bez čūskām? Tas te laikam ir jāatgriežās pirmsākumos. Nē, īsi. Jā. Nevajag pirmsākumos. Tāpēc, ka es arī sākumā aicināju, kas man bija tas, ka tieši tāds ķirzaks un čūsks, piedzimis tāds. Tā. Bet tagad, skatoties uz to, kā pieaugušā acīm, nezinu, patīk tas miers vispār vizuāli kā tāds patīk, čūsks. Jā, un ja vēl viņas ir mierīgas un adekvātas un ar, veselu psihi un nemetās tur virsū un tu vari par rokām ņemt, un viņas ir, socializējušās, jā, tad tas ir, tā ir bauda tāda, katram savs, citam aikos, citam čūskas, jā. Tā kā, jā, ir kuras nevisai, kurām patīk, par rokām ņemt. Jā, anakonda arī tāda, diezgan interesanta. Nevar saprast, kurā brīdī viņai bītas iekodīs, jā, bet vienalga valkam ārā kaut ko staipam daramies. Jā, tas ir, pagaidām viņš vēl ir bēbis, jo vairāk ar viņu ņemsies, jā, jo labāk arī attiecīgi tālāk viņš uzvedīsies. Bet tā ir tāda čūska, kas vairāk vai mazāk čūska pasaulē zina, ka var kādā brīdī vienkārši viņai kaut kas nepatikt. Ja pārējos pitons izvēles viss ir ok, tu zini jau to raksturu, jā, tad tur tā, Pieliekot punktu mūsu sarunai raidījumā Ķepa uz sirds, viens no pēdējiem jautājumiem šāds. Kāds ir tavs sapnis, ko tu vēl gribētu piepildīt, ja tev būtu iespēja ko vēl izdarīt? Varbūt pitonu audzētavu, varbūt pitonu saudzētavu, varbūt kādu īpašu eksemplāru savai kolekcijai vēlēs pievienot? Pasapņo. Palielam ir tā, ka sapnis ir lēnām garā procesā. Tā doma ir un jau ir tā kā lēnām materializējās, gribu uztaisīt reptīļu zoo Latvijā, tieši čūsku. Jā, kas, protams, nedaudz savādāk kā citur ir. Man tur tāds, savs redzējums visam, jā, lēnām uz to ejam. Esam atvēruši Latvijas Eksotisko dzīvnieku biedrību tagad. Mums pat ir uzradušies, visu laiku ir fani, kas man tur skatās līdzi tieši čūskas, un daudz arī tieši sieškārs pārstāvu, kas raksta, ka man tik pretīgi vienmēr ir bijusi visu mūžu bailes, bet es redzu, kā tu tur daries un kā viss. Un ka tiešām gribu atnākt, tiešām arī paskatīties, pačamdīt, un kad nav tik traki, skatoties šos te video, un, kā saka, sabiedrībai parādot, kaut kā izglītojot, kad viss ir savādāk, jā, un attiecīgi daudz cilvēku palīdz, jā, mums ir arī tāds nopietns atbalstītājs no Spānijas, Andris vārdā, jā, kas ir arī gatavs materiāli līdzēt un visu, un tāpēc arī viņam paldies par to, jā, jo bažas ir liels, es, protams, pats daros un kā saka, kā māku, tā maunu, jā, bet redzi, cilvēkiem ir interesi, patīk, un varbūt pats mājās negrib, bet grib tādā veidā atbalstīt, un var atnākt, jā, pačamdīt ciemos, nobildēties, jā, konsultācijas ar nekad neesmu liedzis, man raksta, es tikai par to, jo es pats zinu, kā es sāku, ka nebija kur prasīt, nebija šīs informācijas, daži ir tā kaut kā interesanti, kas nevisai grib kaut ko dalīties, jā, vai es nezinu, kādu mērķu vadīti. Ja man liekas, ka tie čūsku cilvēki nav tik daudz, un ka tas viens otram ir jāpalīdz un jāpastāst, un es no savas pieredzes kaut kā varu kādam līdzēt, kaut kas man ir bijis, tad es to visu izstāstīšu. Man izdevies tā, ka es savas lietas atmetu, sēžu, tur rakstu tos komentārus, atbildu cilvēkam, ja man arī viss saka, tu savu laiku tēri, viss saka, jā, bet es zinu, kā man bija jāraksta tur uz Eiropu kaut kam, tur jāgaida, jā, es esmu par to, kad, lai būtu šeit Latvijā, tā kā pie maniem būtu audzētāji, tur redz, es pagājuši gadu pirmie pitoni sanāca, es pieeju laikam oficiāli, kā manējai bija pirmie, es negribu apgalvot tā, bet šogad būs vēl viena suga, tiks sapārot. Attiecīgi Latvijā nebūs vairs jābaidās pa dokumentiem, jo tie ir dabas pārvalde reģistrēti, jau ar visām pasēm. Vairāk vai mazāk par bēbiem varu pastāstīt, kas ir kas. Nevis tā kā tur nopērts kaut kur, un tu nezini, kas viņi ir bijis, kāds viņš ir pēc rakstura, jā, cits tur ēd, cits tur nēd un vēl visu kaut ko. Es esmu par to, ka, lai tas tā kā tiktu popularizēts, lai cilvēki nebaidītos, teiksim tā, lai viens otram palīdzētu, un ka tas čūski ir, nav novērtēti pareizi. Jā, jo, kā jau mēs zinām, baidīties viņi baidās, bet viņi galā sākumā arī tā paradīzē bija. Es jau par to laiku smējos.
kopā ar cilvēku pirmajos viņa soļos, un kāpēc no viņas ir jābaidās. Redz, kā ar šādu interesantu atklāsmi mēs varam beigt mūsu raidījumu. Jā, mīļš, paldies šodien, Raiti, tev par viesošanos raidījumā Ķepavas sirds līdz nākamajai reizei. Paldies arī jums. Jā, eksperts un 32 čūsku saimnieks Raitis Rutenbergs šodien studijā pie mums. Murrājam Ķepavas sirds. Atgādinām, ka televīzijas raidījumam Ķepavas sirds jūs varēsiet sekot līdz jau no 9. septembra ierastajā laikā un vietā LTV 1. kanālā 11.15. Mēs savukārt arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus un arī idejas sižetiem. Rakstiet mums uz info@ķepavssirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Kreitsberga. Mani sauc Magnus Eriņš. Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio. Visu labu! Atā! Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojošs raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.